pastāsti kaut ko par apakšklājiem, Jon. Kādi tev ir? Kam kur paredzēt? Jā, ir apakšklāji dažādi. Jā. Sāksim, es domāju, ar to, kas ir laminātam paredzēts. Laminātam paredzēti ir šeit vairāki. Ir šāds te baltais. To, es domāju, visi ir redzējuši un arī likuši. Tas ir tāds budžeta variants. Arī cena diezgan lēta, 60 centi kvadrātmetrā. Viņu tā kā sev izvēlēties īsti es neieteiktu, jo viņš tur, es nezinu, es domāju, ka 5 gadu laikā varbūt ātrāk sadalīsies, un tā grīda var ar laiku vienkārši pazust peldošās grīdas princips, un tā kā nākt kliks vaļā. Tātad šīm ir 2 biezumi, 2 un 3 mm. Tad ir tālāk mums šādi te loksnēs 2, 3 un 5 mm. Šis ir paredzēts arī laminātam. Bet arī viņš ir sanāk kā budžeta variants. Bišķi dārgāks eiro kvadrātmetrā. Starp citu, gan 2, gan 3 eiro kvadrātā, un 5 bišķi dārgāks eiro 40. Ilgāk noteikti izturēs, bet arī tāds budžeta variants. Kokšķiedra ir. Kokšķiedra jau ir labāks risinājums. Kokšķiedra arī paredzēta biezāka, ja ir kaut kādas nelīdzenas grīdas. Pieņemsim, ir kaut kāda dēļu grīda vecā un ir kaut kādas, teiksim tā, spraugas starp viņām. Tātad viņa attiecīgi biezākajā variantā, kas ir šeit 7, viņai izlīdzina līdz 2,8 mm tā kā nelīdzinums. Bet tur ir jāskatās arī tā, kā ražotājs pašam laminātam norāda, jo ir citi lamināti, ka ražotājs pat 3 mm biezāku apakšklāju neiesaka likt. Tā kā, tur arī pašam tad jāizvērtē, der vai neder. Šo arī plāno var likt siltajām grīdām. Kādreiz neieteica, tagad jau rekur iesaka, R-koeficients ir norādīts kāds. Kopumā mums ir ļoti daudz apakšklāji, bet ja kaut kādi jautājumi nākat uz vietas, un vēl var parādīt manī šitāds te 5 eiro rūlis, 16,5 kvadrāti tupleks, tas skaņas izolācijai. Tā kā tas ir īstenībā diezgan labs, lēts risinājums. Tā kā gaidīšu ciemos.